Ew, kas tur manā baļā lien? Labi, šī nav mana baļa, bet, ja godīgi, pēc dienas šeit sāk gribēties, lai būtu. Jo šis ir variants tiem, kuri grib lauku sajūtu, bet negrib tāpēc pārvākties uz otru Latvijas galu. Jaunsils, Ķekavas novads, vairāk nekā 2 hektāri savas teritorijas. Bet ejam iekšā. Dzīvojamā māja ir vairāk nekā 200 kvadrātmetru plaša, un pirmajā stāvā visa ikdienas dzīve ir loģiski salikta kopā. Virtuve, plaša viesistaba ar kamīnu, un šī ir tieši tā vieta, kur ziemas vakarā negribās nekur braukt. Pirmajā stāvā ir arī sanmazgls un saimniecības telpas, bet ģimenes privātā zona ir augšā. Te ir galvenā guļama istaba ar savu garderobi, atsevišķs plašs sanmazgls, un ja strādā no mājām, tev nav jāiekārto dators virtuves galda galā. Te ir normāls kabinets. Plus vēl guļama istaba bērniem, viesiem vai tam ģimenes loceklim, kurš saka, ka viņam vajag tikai vienu mazu istabiņu. Bet ar pašu māju te viss tikai sākas. Atsevišķa viesu māja ar savu virtuvi un guļvietām. Tātad draugi un radi var palikt pa nakti, un viņiem nav obligāti jādzīvo tev blakus istabā. Un tad vēl pirtsmāja ar savu atpūtas zonu un mansardu guļvietu. Te ir arī duša un sanmezgls. Un, protams, pati pirts. Šajā brīdī sāk kļust skaidrs, ka šis nav vienkārši māja ar lielu zemes gabalu. Te ir vieta dzīvot.